mēs skaidri pasakam, ka nedrīkst to darīt. Šeit mēs nejautāsim, vai tu nezini, ka pa gultu lēkāt nedrīkst? Tu taču zini, ka pa gultu nedrīkst lēkāt vai ne? Un tādā gadījumā, tad, kad mēs pajautājam, mēs bērnam iedodam to tā kā vietu, ka šeit ir iespēja arī būt citādāk. Tu taču zini. Un bērns reiz domā, nezinu, varbūt tās tu var darīt kaut ko citu. Nē, šeit ir skaidra robeža, pa gultu lēkāt nedrīkst. Un viss, tur nav varianti, jo, ja mēs arī pārmērīgi aizējam ar šo te kāpēc un ko tu varēji darīt, mēs varam izveidot to, ka bērns iekāpj visvarenības sajūtā, ka viņam ir tā sajūta, ka viņš var darīt visu, ka viņš var pieņemt lēmumus par it visu un ka vienmēr būs kāds variants, bet tā nav iespējams vienkārši. Un būs situācijas, kuras skaidri un konkrēti jāpasaka šīs robežas. Nē, šobrīd konfliktas nevar. Tu jau esi ēnis un tagad būs vakariņas un končs šodien vairāk nebūs.